simbolisks solis. Tā ir ziņa jaunajām ģimenēm. Man arī reiz bija jauna ģimene, un mēs saņēmām 12 rubļus. 12 rubļus par katru bērnu, un mums vēl bija piena virtuve. Mēs toreiz dzīvojām Maskavā, un man bija tur stipendija, aspirantam teicamnieka stipendija, 150 rubļi, un vecāka vēl sūtīja. Un tad, kad bija 8. marts un 9. maijs, mēs pārdevām puķes uz tirgus, un tad bija ļoti daudz naudas. Bet tie 12 rubļi katru mēnesi, tā bija tik svarīga lieta. Ja? Un tukšās pudeles nekad ārā nemetām, bet nodevām tikai tāpēc, ka lai būtu kaut kāda kapeika, jo tā lielā nauda, kad viņa bija, viņa tika samaksāta par dzīvokļu īri, viņa tika samaksāta par tādām lielākām lietām, bet ikdienā no kā dzīvot, ja, tātad jaunai ģimenei tas ir ļoti svarīgi. Un pavisam cits simbolisks solis būtu nevis ņemt nost, bet pielikt klāt. Un tā lietas būtība ir tāda, saprotiet, tas ir tik pazemojoši iet pierādīt, ka tu esi masturīgs. Saprotiet, to daudzi cilvēki vispār pat nedarīs nekad. Viņiem vienkārši tagad būs par 8 latiem uz katru bērnu mazāk. Un tas ir nepareizs virziens, kādā Latvijai vajadzētu iet.